Šodien uz raidījumu Karsto tālruni saņemam ziņas no satrauktas mammas, kuras meita kopā ar klases biedriem no Saldus bija devusies ekskursijā uz Rīgu. Rīgā meitenes iegājušas tirdzniecības centrā Spice un pēc neilga brīža skolnieces ar apsardzi jau vestas uz dienesta telpām. Meitenes apvainotas par it kā veiktu zādzību un, kā pašas stāsta, apsarga viņus morāli iznīcinājušas. Kā šo konfliktu skaidro paši apsargi un kā viss beidzās, to uzzināsiet Ilgvara Frīdenberga Ansberga stāstā. Cintija, Ilze un Kristīna kopā ar klasi no Saldus uz Rīgu atbrauca ekskursijā. Dodoties atpakaļ uz mājām, skolēnu grupa iegriezās tirdzniecības centrā Spice, lai varētu apskatīt veikalu rudens kolekcijas. Iegājām veikalā New Yorker, bet skatījāmies cimdus, kuros iekšā bija datura cenas zīme. Man draudzene man to cenu zīmi iedeva un es noliku atpakaļ uz tajiem cimdiem. Pēc neilga laika pie meitenēm pienāca cilvēks, kurš stādies priekšā kā slepenais apsardzes darbinieks un teicis, ka viņa meitenes jāiztur pamatojoties uz aizdomām par zādzību. Mēs iegājām kabinetā viņu, un tur jau bija priekšā vēl viens apsargs. Apsargs viņš izgāja ārā, tad mēs palikām tur trīs mēs meitenes, un tur apsarga kaut kādi 3 vai 4. Viņi prasīja, kāpēc mēs nozagām, mēs vispār bijām šokā, mēs neko nesapratām, mēs teicām, ka mēs neko neesam zagušas. No sākuma likās, ka kāds joks ir, un mēs smējāmies. Viņš mums kliedz virsū, mēs domājam, ka tā kā diskotēka ir, ko mēs esam iedomājušās. Meitenes vēlējušās piezvanīt ekskursijas vadītājām jeb klases audzinātājām, lai viņas palīdz šo konfliktu situāciju atrisināt, taču apsargi teikuši, ka tas nav nepieciešams. Meitenes apgalvo, ka apsargi izturējušies ļoti nekorekti. Prasīja vārdu uzvārdu, no kurienes mēs esam. Nolamāja mūs no galvas līdz kājām, jāsaka tā, ka mēs no laukiem nākuši, neko nemākam, un kad mums būs jāatstrādā, un nekorekti izturējās. Teica, ka vedīšot mums pārbaudīja kaut kādas venēriskās slimības, tur uz slimnīcu, un kur tik vēl nē. Ka mēs mākam tikai kartupeļus stādīt un vietas ravēt, ka mēs neko citu nemākat, ka mums būs jāatstrādā tas viss. Komentāru par notikušo Spices apsardzes darbinieki iespējams kautrējoties no videokameras objektīva atteicās sniegt, atsūtot to rakstiski. Tajā teikts, ka 3 meitenes aizturētas sakarā ar aizdomām par zādzību veikalā New Yorker. Meitenes korekti aicināts nokārtot formalitātes, noskaidrot personu dati un lūgts uzrādīt somu saturu, kas arī noticis. Minētās pārbaudas laikā notikusi arī vārdu pārmaiņa, taču rupji un nekorekti izteikumi nav bijuši. Tas vienkārši bija šausmīgi, cik agresīvi un kā viņi pret mums izturējās, kā viņi mums vienkārši konkrēti nolika. Meitenes apgalvo, ka apsardze izturējusies nekorekti, taču apsardzes darbinieki šādu rīcību kategoriski noliedz. Taisnība zinām vien pašām notikušajā iesaistītajām personām, taču sens latviešu sakāmvārds vēsta, ka nav dūma bez uguns. Ilgvars Frīdenbergs Ansbergs, Degpunktā. Manā uzturē kārtējas apsardzes varoņdarbs, un man būtu grūti iedomāties, ka 16-gadīgas meitenes no laukiem tā ne no šā, ne no tā lektos ar apsardzes darbiniekiem, un pēc tam tā vietā, lai brauktu mājās, vēl meklētu Degpunktā palīdzību. Man jau šķiet, ka apsardzes klusēšana runā diezgan skaidru valodu, un viņu atsūtīto atbildi var vērtēt tikai kā formālu atrakstīšanos. Bet tagad nepametiet savus televizoru ekrāns, jo jau pēc pavisam īsa brīža raidījumu turpināsim un stāstīsim par bijušo cietumnieku, kurš atkārtot uzbrucis saviem upuriem invalīdiem.